Čau! Iepriekšējā daļa, kā es filmēju savus video, savāca jau 1000 laikus. Tādēļ man ir jāpilda savus solījumus un jātaisa nākamā daļa. Šodien es atbildēšu uz savu skatītāju jautājumiem par videoklipu veidošanu, kuru jūs uzdevāt manā Instagramā. Bet pirms sākam nospiedi like. Vai tev ir pauzes starp montēšanu, vai arī nosēdi pie monitora 6 stundas? Jā, protams, videoklipa veidošanas procesā es taisu daudz pauzes. Es, protams, nekad neieplānoju pauzes, piemēram, es uztaisīšu pēc 15 minūtēm vai pēc 5, bet parasti ir tā. Tad, kad es pabeidzu vienu videoklipa daļu, tad es uztaisu pauzi. Cik tev ir kameras? Šobrīd man ir viena kamera un telefons, bet es nevarētu savu telefonu uzskatīt par pilnvērtīgu kameru. Bet iespējams drīzumā man sanāks sakrāt pateicoties tiešraidēm, Sony Action kamerai, vlogu un sociālo eksperimentu filmēšanai. Kādu apgaismojumu izmanto? Savu videoklipu veidošanai es izmantoju visparastāko video filmēšanas apgaismojumu. Te ir visparastākais gaismas statīvs, lampa un atstarojošais lietusargs. Varbūt kāds no jums padomās, ka es izmantoju parasto lietusargu, bet nē. Šim lietusargam ir atstarojoša virsma, kura izpludina gaismu vienmērīgi. Tiešraidēm es atstarojošās lietusargus neizmantoju, jo tā nav nekāda jēga, bet videoklipiem gan. Cik tev ir monitori? Man ir viens Full HD monitors un īstenībā ar vienu man pietiek. Kā tu vari piezūmot kādu daļu no videoklipa Sony Vegas Pro 13? Tas ir ļoti vienkārši. Lūk, šeit ir tāds lodziņš. Kad tas atverās, tu uzspied uz pirmo augšējo rombiņu jeb keyframe, tālāk pārbaudu, vai šie divi logi vienmēr stāv iezīmēti, un velkoties šīs maliņas uz centru, tu vari pietuvināt video. Cerams, ka tev šis noderēs. Kādu montēšanas programmu izmanto? Agrāk es izmantoju Sony Vegas Pro 13, bet tagad pārgāju uz Adobe Premiere Pro CS6. Īstenībā Sony Vegas ir ļoti labs iesācējiem, jo tas ir vienkārši. Vajag tikai pamācīties. Kurš no šiem diviem procesiem ir interesantāks? Montēt video vai filmēt video? Manuprāt, montēšana ir interesantāka, jo filmējot videoklipu tev ir ļoti jākoncentrējās, bet man koncentrēties ne ļoti patīk. No mēneša apmēram cik dienas tu iztērē priekš YouTubes, montēšanas, video publicēšanas, filmēšanas un citām lietām? Es domāju, ka kāds 20, jo tad, kad es nefilmēju un nemontēju, es domāju jaunas idejas un taisu dizainu. Kāds būtu tavs sapņu YouTuber setups? Profesionāla studija un profesionāls dators. Nu ne tāds, kas mirdz kā Ziemassvētku eglīte. Sveiks! Tevi vecāki atbalsta? Ko viņi saka, kad tu filmē video? Protams, ka viņi mani atbalsta. Atkal tu savus video filmē, to viņi tev nevajag. Ko video tapšanas laikā tu izbaudi visvairāk? Svaigu heiteru māšu pieniņu. Vispār diezgan atsveicinoši bija. Vienīgā jēga no heiteriem. Kādu aparatūru domā pirkt nākotnē? Pagaidām tikai Sony Action Cam X3000. Vai ir grūti gaidīt, kamēr es tev atbildēšu, kā kaut ko izdarīt Premiere Pro? Rauf, vai ir grūti nefilmēt pretgaismā? Ko labāk filmēt, raidījumi Joret vai Latvijas YouTube jaunumi? Kurš aizņem vairāk laika? Vairāk laika aizņem Latvijas YouTube jaunumi, bet patīk filmēt abus. Pēdējā laikā nav Latvijas YouTube jaunumi, jo Latvijas YouTube'ā nekas tāds īpaši nenotiek. Pastāst, kā izdomāt piesaistošu video nosaukumu. Neko daudz es tev nestāstīšu, savādāk visi Latvijas YouTube video būs ar piesaistošajiem nosaukumiem. Bet es tev neiesaku lietot clickbait, jo daudz cilvēki visu uztver nopietni un nesaprot ironiju. Vai tev kādreiz nav tā, ka tu nofilmē video un tad viņu noskaties un tev viņš liekas neinteresants un tādēļ tu viņu neliec YouTube'ā? Protams, ka tā ir bijis. Piemēram, atbildes uz komentāriem 6. daļu es nofilmēju tikai ar 3. reizi. Paldies, ka noskaties stop! Neizslēdz ārā! Es zinu, ka tu gribēji izslēgt. Es zinu. Paldies, ka noskatījies šo video! Ja tu esi jauns kanāla apmeklētājs, tad spied pogu abonēt un stāst par manu kanālu draugiem. Bet ja jau sen skaties manu kanālu, tad nospied patīt manai Facebook lapai. Links ir aprakstā. Tagad tu vari doties prom, bet ja vēlies redzēt vēl citus Joret video, kuri nav šajā kanālā, tad spied šeit un abonē Joret 2. kanālu, kā arī kaut kur šeit varēs atrast citus videoklipus no mana šī kanāla, kurus iesaku tev apskatīties. Čau!